Mūsu klasiskās mūzikas lielajā tapšanas laikmetā Jāzeps Vītols ir piedalījies visos nozīmīgākajos Latvijas mūzikas dzīves notikumos. Viņam bija lemts nodzīvot ilgu, bagātu darba mūžu un pieredzēt, kā izveidojās viņa izaudzinātā jaunā mūziķu un komponistu paudze, kas ar lepnumu sevi sauc par Vītola skolas pārstāvjiem. Šajā raidījumā mēs negribam atkārtot zināmas patiesības vai biogrāfiskos datus, kurus par Jāzepu Vītolu var izlasīt grāmatās un rakstos, bet ļaut ieklausīties mazāk dzirdētā viņa mūzikā un kopā ar Jāzepu Vītola skolnieku profesoru Adolfu Skulti pakavēties atmiņās. Kad domāju par Vītolu, tad man liekas, ka viņš jau drīz būs. Jo es nevarēju pat iedomāties, ka tas laiks tomēr tik ātri skrien. No tagad viņam šogad pēc pāris mēnešiem būs 130 gadi. Tas cilvēkam mūžam neapšaubāmi palielu, vai ne? Bet tā, kad iedomājos un sevišķi manas, jo viņu varēja te iedalīt viņa pazīšanos un tā tālāk, tad tas ir kā 3 periodos. Pirmais periods, tas ir no 30. gada, kad es iestājos konservatorijā, ka es pirmo reizi ar viņu tā aci pret aci tikko, vai ne? Tad otrais periods, tas ir 36. gada, kad viņš man uzaicināja par savu asistentu. Nu, un tad pēdējais, tas ir okupācijas laika vācu, vai ne? Tad tur sākuma vēl nekas, bet uz beigām viņa ļoti grūti gājas. Tur viņš gan skaities rektors konservatorijā, bet visas tas funkcijas pārņēma tie, kas bija zem viņa. Tur bija prorektors Arvids Ozeļs, čelists, un līdz ar to viņam it kā bija, pamats zem kājām izsist ārā. Pirmkārt, otrkārt, viņš vairs nevarēja tik viegli tikt uz Gaujienu. Kad beidzas, tad tur sevišķi ar vecāka brāļa Brūna palīdzību un ar radiofona palīdzību, tad dabūjam tur vienu vācu muziķi, kuriem bija sakari viņš arī bija militārais ir. Un ar viņa palīdzību tad mēs dabūjam speciāli tādu mašīnu, kas viņu aizveda uz Anniņām, uz Gaujienu un tā tālāk. Tā kā tas un atpakaļ, kad bija grūti viņam tikt. Tā kā tas stipri viņa dezorientēja un demoralizēja.
Visam bija ārkārtīgi liels respekts pret viņu. Tur nevarēja tā paiet kaut kā garam vai kaut kā. Tā kā dažreiz tagad gan vai pagruž drusku, ja saka, tam nemanot. Tur tas ir viens. Otrkārt, viņš, piemēram, ar studentiem saviem. Viņš ārkārtīgi bija tāds cilvēks, kuram vienmēr humors bija iekšā arī, asprātīgs tāds. Un ar studentiem, kā es jau teicu, ar kuriem bija dotības un tā tālāk, viņš ļoti uzmanīgi un arī ar katru tādu kaut kādu gadījumu, kad students uzrakstīja neveikli vai kaut kādu prelīdi vai kaut ko, tad viņam bija savs teiciens. Viņš saka, ziniet, kad es klausos jūsu prelīdi, man liekas, ka es braucu ar furmanu pa Bruņdieku ielu. Ziniet, es jau nezināju, kas tā ir balsvešana tāda. Un viņš vienreiz man uzrūca riktīgi. Viņš saka, klausīt, jums taču balsvešanas nekāds. Domāju, kas tā ir tāda balsvešana? Un tā tik tālu bija, ka es jau nevarēju saprast, es uzrakstīju. Un, zināt, viņš palika dusmīgs un vēl tāds spalviņš bija. Es vēl līdz šim atceros tās students ar. Viņš saka, to skultu uz spalviņu es ciest nevaru. Un izmet man pa durim ārā. Un es veselu mēnesi nerādījos. Un tā viņš domāja, ka es vairs nenākšu. Un tagad tur, kā čalos vēl dzīvoja Arimeša parku, viņš man vienmēr pateica, ko viņi izņem modulācijas un tādā. Un tad, kad jau es biju tik tālu, ka varēju nākt, es pienācu attaisīju durvis vaļā, viņš paskatās, ko, jūs tomēr turpināsiet? Ziniet, tas bija, šausmīgi, sākumā bija drausmīgi, tas sākums. Es teicu, profesor kungs, es centīšos un tā tālāk. Labi, viņš man atstāja tā. Bet viņš tādu prasīja man. Un kas jums kaut kas līdz ir? Es saku, jā, kā jūs ziniet? Es saku, man tas kolēģis, teiksim, tas students, arī viņš man teica, ko izņem un tā tālāk modulācija. Parādiet, kas ir. Es viņam parādu modulācijas. Viņš paskatās, viņš saka, bet šito modulācijas neesmu vēl skaidrojis nebās. Nekas viņš tomēr izskatīja un sāka skaidrot par to sīmažoris, kas tur bija tāda. Un no tā brīža tas bija lūzums. Tad viņš pavisam citādi. Tad tur neapšaubām bija otra kursa, jau labi, trešā kursa, ceturtā, tas ir trešā kursa pie sonāts un tā tālāk. Tad viņš jau, patiesi viņš ļoti labi. Mēs no 16 cilvēkiem palikam 2 tikai. Tā jūs varat iedomāties, tomēr nobirums milzīgi liels, vai nebija. Un viņi stingru pieeja, tas arī redzēt raksturu. Kā zināms, Jāzepam Vītolam bērnu nebija, Jā. bet bērnu vietā pirmkārt viņam bija viņa audzēkņi, un noteikti viņa iemīļotais Pēterītis, kas redzams gan filmā, gan uz fotogrāfijām. Kāds bija šis Pēterītis? Ziniet, Pēterītis tāds mazs papagailīts ir, bet viņš arī iemācījies runāt. Tas ir interesanti. Kad es aizbraucu arī pie profesora Vītola uz Gaujeni un pie Anniņām tur,
Tad paņēmu līdzi arī aparātu, un tas skatos, profesors Vītols sēž pie tāda liela galda pēc kafijas. Saka, viņam lakats vēl bija tāds uz pleciem. Un tad viņš ap pēperīti visu laiku sarunāja, manu mīļo puisit, manu mīļo puisit, un tā visā tur runāja to. Un tas papagailīts arī klausījās, ziniet, un kaut ko iečvinā arī tāda. Saka, viņam bija arī sieviņa Ilzīte, laikam, nu, kā vienmēr es tā neatceros vairāk. Bet, nu, viņi ilgi nebija, viņi sāka kaut to pēperīti. Un iznāca viņus izšķirt vienkārši tāpēc, ka Pēteris Nabadzīns nu pilnīgi vidoplucis ir. Un tagad tāda anekdota, nevis anekdota, bet patiesa notikums, piemēram, Ģertudes ielā, ja? Tur arī Pēteris bija. Nu, un profesors aizgāja uz stundu, un Pēteris palika viņa istabā, tur, kur bija blakus liela istabai, tur, kur viņam rakstam galds bija. Tur viņš sēdīja arī Pēteris, nu, profesors aizgāja prom, un tā kalponīte, kas viņiem bija, nu, viņa apkopa istabu, lielo istabu, uzreiz viņa dzird. Jāzeps grib tēju. Viņa tā domāja, viņa redzēja, ka profesors aizgāja. Nu, viņa saka, tā nu gana brīnuma, tāda balsi, kā var runāt. Nu, viņa negāja iekšā tā. Nu, otrreizāt, ka Jāzeps grib tēju. Viņa attaisa vaļā to, un šis atkal iesveita Latviju, pūt vējiņu. Ziniet, burbināja, ko viņš zina, visu savu repertāru nostāt, ka ienāca tā apkopēja, tu viņš tūlīt laida vaļā savu koncertu programmu. Bet to viņš pasauca Jāzeps grib teju, tāpēc, ka tas bieži profesors, ka viņš tur strādāja, vai ne, tu viņš pats teica, Jāzeps grib, viņš sevi pa Jāzepu arī sauc profesors tā mājas kārtībā. Jau no bērnības Jāzeps Vītols iemīlējis Latvijas dabu, kurā arī vēlāk vienmēr radis fizisku un garīgu spirdzinājumu un skaistuma ilgu piepildījumu. Gaujienas apkārtne, Anniņas ar savu mieru un klusumu, ar dīķi un daudzajām dzīvajām radībām virs un zem ūdens, deva spēku nākamajām darba ziemām. Mēs skatām profesora Ādolfa Skultes saglabātus dokumentālās filmas kadrus Vītola Anniņās, kur ierakstā iemūžināt arī Jāzepa Vītola balss. Jā, par dziesmām, ko tu man prasīji par bērnu dziesmām. Es domāju, ka viņiem mazā cilvēku vakarlūkšana. Jā, tā ir ļoti laba dziesma. Tad vēsīta ābolā, raiņa. Vēsīt, tas nezinu. Bet jaunais bērziņš. Tas būtu ļoti labi. Kārlīs. Kārlīts ir ļoti jauki. Lietas vīriņš. Tā ir maz dziedāt, tā ir laba. Ar vienu vārdu tu dziesmu izvēli jau diezgan liela. Mēs tur varēsim vienmēr sameklēt vajadzīgo materiālu. Tā ļoti skaisti tā aju dziesmīņa. Aju dziesmīņa. Aha, kalbas. Nē, šitā. Plūdoņa. Jā. Plūdoņa pēc. Jā, saprotu. Tā ir ļoti laba dziesmīņa. No sirds priecājos, novērodam, kā mūsu skaņu mākslinieku saime gadu no gada pieaug. Gada no gada iemanto vairāk uzmanības un ievērības arī starptautiskajā kontekstā. Lieli nopelni mūsu radiofonam, kas ar citām tautām mainoties, gludina ceļu galvenais mūsu instrumentālajai muzikai. Bet arī koriem, kas ārzemes ap mūsu viesu skaņas svētnes, kas tos dzirdējis, tas viņi neaizmirsīs nekad.
es aizbraucu uz Jēkabpili, un tad viena jauka diena, kad es tur ēdilēju Krustpils baznīcā, bez Pervīnders nāk, saka, Skultkungs, jums zvanīja no konservatorijas. Saka, kas zvanīja? Rektors Jozūs. Es domāju, savādi Jozūs, kāpēc viņš kāds sakars, man Jozūs nekāda nav. Nu, es aizgāju pie telefonu, un Jozūs tad man teica, ka profesors Vītos ļoti slims esot. Un viņš esot lūdz Jozūs, lai man dabūna roka, viņš vēlēties mani pa savu asistentu. Un tā viņš saka, bet ziniet, alga nav liela, tikai 150 lati. Es domāju, 150 lati, man nav no svara, man galvenais pie Vītola tik, lai es ar šito lielu, ģeniālu cilvēku personību tāda autoritāte, ka es varu būt klopā ar viņu un blakus, ka viņš mani izvēlēja, ziniet, par asistentu. Tas man bija tā, es vairs neklausījos ne pa citam. Es saku, es tūlīt lieku mantas kopā un pasakiet profesoru, ka es braucu. Un tā bija, es atbraucu, un tā es, ziniet, bija šausmīgi uztrauc, aizgāju vēl pie Ainas, tur paņēmu, nezinu, ka 3-kārtīga vai 4-kārtīga kafija, pilnīgi stipra tāda. Es nevarēju, ziniet, savaldīt pilnīgi. Domāju, ko es runāšu, kā es ar viņu. Nu, es pieteicu vizīti, un tad es aizgāju, un Vītos patiesi bija ļoti bēdīga stāvoklis. Tad vēl viena epizode, ko varētu par Vītolu arī raksturot. Tas bija jau Vācu okupācijas laika, un vecākais brālis Bruno, viņš ir dabūjis kaut no Igaunijas profesora Vītola 4-ocīgo 1. simfoniju. Jūs varat iedomāties, un Vītols nemaz nezināja šito. Nu, mēs ar Bruno tā paklusam norunājām, tas bija laikam janvārī vai kaut kā, un tad, kad viņam ir marta vai kur Jāzepi, jā, vārdu diena, mēs ar Brunu norunājām, zinu, ko viņš saka, tu paņem noinstrumentē un pasniegsim, ka dāvanu. Nu, labi, es ārkārtīgi intensīvi, cītīgi strādāju, ziniet, visu pirmo daļu un interesanta simfonija. Starp citu, 4. daļa, kur ir viņam tā fināls, tad viņš pilnīgi pēc Dvoržaka 9. simfonijas, daži tādi, ziniet, momenti ir. Nevis tieši iesaka var arī tā, bet nu var redzēt, ka tas ir garš tas pats apmēram, bet visam citā traktējumā. Nu labi, ziniet, tagad labi pienāca tā vārda diena, es biju laimīgs, es domāju, nu es tagad Vītolos par. Es paņemu pirmo daļu, es iekšā apsveicu ar Anniju un visiem šeit eju pie gultas, viņš guļ gultā atkal. Atkal viņam viss tas slimība uzliesmoja. Viņš tāds drūms ir, un es viņu apsveicu visu, viņš saka, nu paldies, es smaidu, cik varēju smaidīt. Es saku, profesor, kungs, es jums tādu mazu dāvaniņu sataisīju. Te lūdzu jūsu simfonijas 1. daļā. Viņš, ziniet, bija mēms, viņš saka, kā, kur jūs dabūjat? Viņam nebija maz tas bija. Nu, es saku, nu, brālis tur Igaunijā pie kaut kāds muzīcis dabūja, un tam mēs norunējam jums tādu dāvanu. A kādam tiesībām jūs to dariet? Ziniet, es domāju, nu ir traki, nu tagad jau piebīdīja pulti klāt, ziniet, pie gultas, ja? Paņem partitūru, uzliek, un tad viņš tā brīlis, un tad viņš tur tā galvā kraties, ka viņš tā uzmanīgi izsaka. Viņš saka, kā jums šite, vai te ir bemols, vai te ir bekārs? Es saka, paskaties, tas ir bemols. Apmierinies, cik bemols pareizi. Vēl skaties tālāk. Vienu vārdu nerunāju, ziniet, bet tā ļoti nopietni. Es tā noskatos vienu šķīvu acu uz viņu, viņš tā vairs nav tā dusmīga skat jau. Viņam kāds gandarījums ir, ka tāds ir, ka viņš tā sāk skatīt, jo viņš bija pat mūzika aizmirst, skat tur mūzika iekšā. Uzreiz Vītola kundze aicina pie kafijas galda, vai ne? Nu, es atvainojos un aizgāju pie galda. Tur bija Jozūs, tad tur visi viņa radinieki, tur bija diezgan plaša kompānija. Tad bija Jozūs kundze arī bija, un tad tas bērziņš. Nu, mēs padzēram kafiju, tagad ejam atvadīties. Un tur bija tomēr jau kādu stundu, pusotru apmēram, tur bija visi atvadamies. Un kā nu atvadamies, viņš uzreiz pasaka. Un redziet, un šis cilvēks, viņš grib man pieminekli celt.
pēdējiem brīdim, tad tas bija 44. gadā, laikam, ja es nemaldos, tas bija 5. vai 6. oktobris. Tas ir nedēļa pirms padomju armijas ieņemšana Rīgā. Tad norunājam pirms tā viņa, kā brauksim uz Kurzemi. Un tam mēs paglāpsimies tur, kamēr viss tad troksnis te aizies, un tam mēs atbrauksim atpakaļ. Viņš bija ļoti priecīgs, un kā es arī būšu, un tā tālāk. Nu, un tad norunājam, laikam tas ir 5. vai 6. oktobri, satikties pie viņa. Vakar tev ir tāda kafija. Nu, bet es biju ļoti priecīgs, ka nešķiršos no viņa, ka mēs arī visu to trako kara laiku ar būsim kopā. Aizgāju. Un es biju tā biju patiesi nobrīnījies. Viņš ārkārtīgi bija tāds satraukts par kaut ko, es jau nezināju vēl par kaut ko. Un tā kā mēs sēdējām pie galda, viņš sēdēja, man es atkal pa labu roku, viņa ziniet, sēdējām kopā, un tad es viņu prasīju, saku, profesor kungs, kas jums ir? Un tad viņš man teica, viņš saka, ziniet, es esmu kā mazs bērns, es esmu atkarīgs no citiem, un es ar jums nevaru braukt. Mēs braucam tur kopā ar, laikam, tā Vielnieku Vīnetu, un kas tur bija kopā, viņi ir nokārtojuši visu uz kuģi, tāds Štoiben kuģis bija, ziniet, tieši tad Daugumalā. Nu, tad nākošā diena, kad tas bija 6. vai 7. oktobris, kad viņi brauca prom, tad es ar sievu aizgāju, un vēl Frants mani bija profesore, tad tālāk mēs visi 3 sarunājam, un aizgājām pie viņa, tā palīdzēt vēl kāds mantiņas paņemt, tāpēc, ka, mašīna piebrauca klāt, jau bija viņam. Nu, un tad iznāca vēl tā, kā, laikam, profesor Frants man turēja viņa Pēterītē, saka, šito ar to būrīti, vai ne? Mazais papagailīts Pēterīts, kurš runājas ļoti skaisti, arī daudz epizodes izsācis tur humoristiskas. Tad Annija Vītola bija, tad bija Vinets, un es ar savu sievu. Tad mēs bijām, tad mēs katrs ņēmām, ko varētu tās mantiņas. Tas man vēl tie uzņēmumi ir, starp citu. Es vēl nofilmēju tieši, kur viņš no tam durvīm pa sētu, vai ne, viņš sēta dzīvē iet un uz ielas mašīna, un tad, kad viņš kāpa mašīna iekšā, atvadījāmies, un tad pēdējais uzņēmums, ka viņš jau brauc pa Ģertudes ielu un pagriežas Valdemara iela jau uz ostu. Jāzeps Vītols aizbrauca uz Vāciju, kur drīz vien viņa dzīves ceļš arī noslēdzās. Bet laika ritējuma un dažādo pārmaiņu neskarts, Vītols joprojām izpleš savus svētītāju zarus pāri visai mūsu mūzikas dzīvei. Šo zaru sargātas Latvijas mūzikā veidojušās, jo daudzas jaunas atvases. Un kamēr tās zaļos un dos savu spēku tālāk, tās Jāzepā Vītolā raudzīsies ar cieņu un lepnumu.